Aizņemoties līdz 100, pirmais aizdevums bez atpakaļ spēlē. 11 minūtes 51 sekundi jāspēlē vēl pirmajā periodā. Diezgan līdzīgs hokejs nav tas ātrākais spēles temps. Mūsiem ir izdevies izturēt skaidrisko mazāku. Pašā spēles sākumā iniciatīvu uzņēmās rīdznieki, bet pēc šī 2 minūšu noraidījuma Kosam spēle izlīdzinājusies un pietiekami daudz darba ir bijis arī Mihēlam Celģistam. Tagad iemetiens pie viņu vārtiem Kontiolu. Iemetienu punktā pret Šekuru. Arī tu iegūst mūsējiem. Reķis. Reķis. Pagājuši, kamēr iesniegosies Filtricēji. Pēc tādu uzsāku uzbrukumu. Reķis. Pēc cik piespēl pret apmalu. Tur Kaščāks skar Rīku. Sivčenko. Cieši. Pret Sivčenko Šekuru nospēlē. Draķevs. Sivčenko. Piespēle adresāta Duginam. Ar pēdējiem neizdodas ripu skārt. Tātad pārmetiens. Komandas atgriezīsies Čeļāvinskas traktorē sardzības zonā. Pirmajās 3-4 sezonās Čeļāvinskas komandas sniegums bija ļoti pieticīgs, bet tad komandai izdevās piesaistīt nopietnu ģenerālu sponsoru. Ievērojami palielinājās komandas ļāva iespēju nokomplektu. Pēdējās 2-3 sezonās traktori jau uzskatām vienu no līdervienībām. Pirmajās sezonās lieli rezultāti bija pret traktoru šeit Rīgā, tagad viņš neizdod 5-0 un 6-2 kāds uzvaras bija. Pēc tam 2 sezonas nespējām uzvarēt un pēdējo uzvaru izcīnījām pirms nepilniem 2 gadiem. Pagājušā gada janvārī viesos 3-2. Paulaus. Kopš tiek reģistrēts spēku paņēmību bloķētie metieni, tad aizvadītās 11 spēlēs Paulaus līgas pēc spēku paņēmieniem. 15 spēku paņēmieniem 11 mačos. Tas ir lielākais skaits komandā. Interesanti, ka mums nav neviena spēlētāja vairs pašlaik sastāvā no tiem. Ne, Džeriņš tomēr ir, jā. Pēdējā mačā arī Džeriņš spēlēja pagājušajā reizē Rīgā. Cibuļski, Žiru, Džeriņš guva vārds un viesos Porevs. Begovs. Begovs pret Klistovs. Klistovs viens no tiem spēlētājiem, kas pievienojas sezonas laikā komandai. Cipulis. Ir aizsargs Klistovs. Ir arī uzbrucējs Klistovs. Zināmāks un meistarīgāks. Klistovam vēl nepirmās sezonas KHL hokejā. Traktori arī piesaistījuši vairākus spēlētājus no augstākās hokeja līgas un komandā ir vairāk debitanti, KHL debitanti jau gados. Igors Bolējevs, 32 gadu vecumā, tagad debitēja KHL tikai. Vilsons, tieši pie Lupītiem. Jā, tieši tā, un šodien viņš pirmajā maiņā, kā jau minēja, savulaik pietiekam augsts drafta numurs, viņam bija 122. Tad super augsts. Vairākas sezonas, 7 sezonas Ziemeļamerikā nospēlēja, pēc tam atgriezās atpakaļ Krievijā un faktiski augstāk par otro pēc spēku līgā arī netika. KHL šo sezonu debitēja arī trešās maiņas spēlētājs, kur jau pieminēja Kokujevs 26 gados. Tas ir interesanti, pirms 2 sezonām Kokujevs spēlējas arī Arkā kopā ar studijas ekspertu Oļegu Sorokinu. Arī Oļegu Sorokinu pēdējā tāda nopietnā profesionālā sezona. Pašā izskaņā viņu uzaicinās Kazahstānu. Tas arī Arkā bija mērķis cīnīties par čempionu, bet ietrūka nedaudz. Čīstovs piespēl Kudņicovam. Ozoliņš, Reķis, vēlāk Šekūrā uz otru malu Kaščākam. Viņš iet uzbrukuma zonā, ties ātrums zaudēts, Kaščāks saglabā arī. Ozoliņš. Ozoliņš vārtu virzienā. Viņš tur mainīt nedaudz rikstu virzienu kādam. Indrašīs. Indrašs mēģināja piespēlēt Šekūram, viņam arī neronāca Kaščāks. Labāk pacīnās Šekūrā. Kuzņecovs. Kristovs. Nešķirs par metiem, sagaida partners. Kontiola atrastamies aizsardz pozīcijā. Spēcīgi, bet neprecīgi metieni. Džeriņš. Brauks ātrums Andrim.
Labi meta! Ļoti labi uzmets Andris Džeriņš no aizsargs starp kājām aizsargam, precīzi spēlē Maikls Gārnets. Jā, nu ļoti augsts klases vārdsargs, bet tagad pēc šī atkārtojuma, un vēlreiz redzam šo atkārtojumu, dodamies īsā reklāmas pauzē. Bez maksas. Mēs Rīgas Dināmo spēlē, redzēsim, kāds tās būs. Vārds komentētājiem. Paldies, Dompari. Informācija no soliņiem. Idiota esi! Ulsovs Alež arī bija diezgan mierīgs. Un viņa arī bija tāda garāka intervija kontinentālās hokeja līgas mājaslapā. Un viņš norāda, ka ļoti neapmierināts ir ar komandas spēli. Nesaprot īsti, kas notiek. Un ir tā, esot tā, ka cilvēki veikalā pienākot klāt, palūdz kopā nofotografēties, bet viņam esot kauns. Gadās tā nereti komandām, kas aizkļuvuši līdz finālam un nākamajā sezonā vienkārši nespēja atgriezties tajā pat emociju un vēlmes līmenī. Jā, tieši tā, un Traktoram šī jau ir tāds bijis 2 sezonas, pirms pāris sezonām viņi palika pusfinālā, nomināli 3. vieta līgā, pagājušajā sezonā apstājās finālā, un kodols ir saglabāts, un hokejisti, kuri ir tā cīnījušies līdz pēdējām, un tomēr nav izdevies izcīnīt panākumu, tās emocijas kaut kur ir zudušas,